Vai viss varētu lūdzu pulcēties pie karoga? Lūdzu, viss pie karoga, lai mēs varam atklāšanu. Paldies! Tā lieta iesākās jau kādos 60. gados, kad bija 5 vai 6 latviešu skolīņas vecai trimdai, un tad viņi tā kā rīkoja bērnu svētkus visu laiku. Un tad, diemžēl, ap kādu 80. gadu viss tā lieta izputēja, jo mums vairs nebija tik daudz skoliņas, un tad pēkšņi, kad jaunieši atkal iebrauca Anglijā un skoliņas noformēja, un es tad bija LMPL tā kā izglītības nodaļas vadītājs, domāju, atjaunosim šo lietu. Un tad 3 gadu atpakaļ rīkojam pirmās puķu dienas, kas bija šeit. Tad tikai bija kādi 50 cilvēki atbrauc. Teiksim, 30 bērni un kādi 20 pieaugušie. Es domāju, kas notiksies tagad nākotnē? Pēkšņi pagājušajā gadā mēs rīkojam, bija jau 200 atbrauc. Un šogad tagad jau ir 350. Ko es redzu, ka cilvēkiem patīk, viņiem tāda vajadzība, ka bērni sanāk kopā, vecāki sanāk kopā, sadraudzējās un izpriecējās. Es tiešām ir ļoti liels prieks, ka tu svētniekums ir apvaraugs arī Andris Teikmans. Labrīt! Labrīt, mīļie puķu bērni! Man ir prieks redzēt tik daudz ģimenes, tik daudz bērnus. Šajā es gribu cerēt, ka varbūt mazliet saulainākajā dienā kādai viņai ir jābūt pēc tam. Cerēsim, ka lietus arī nelīs. Es jūs visi apsveicu šajā ļoti skaistajā, lieliskajā pasākumā mūsu mājās. Es domāju, ka visi tie, kas šeit ir salasījušies kopā, lai kopā darbotos roku darbos, galvas darbos, arī droši vien kāda kustība kājām sanāks, un tāpat vienkārši sanāk kopā parunāties. Tas ir tas labākais, ko mēs latvieši varam izdarīt, un katrs, kas brauks mājās, atcerēsies, un tas vienmēr paliks atmiņā, ka mēs esam latvieši, un tādi arī gribam būt un paliksim. Man ir prieks jūs sveikt visus pēstniecības vārdā. Gribu teikt īpaši paldies Mārim un skolotājiem par to lielo darbu, kas ir ieguldīts, gatavojot šo skaisto pasākumu, lai visiem ir ko darīt. Pa lielam ir tā, ka mums ir veiksmīgi izveidojusies tāda forša komanda no skolotājām. Un apspriežot visas tēmas un izvērtējot un dažādi izdomājot un īstenojot šo te bērnu dienu jau 3. veidolu, manos tiešajos pienākumos 2 gadus ir bijis vakaru uzvedumu veidošana. Šogad gan es biju palikusi pat viena pati uz tā vakaru uzvedumu veidošanu. Bet manos pienākumos bija arī administrācijas darbi un vēl. Katrā gadījumā viens ir skaidrs, ka visiem kopā kaut ko darot un piedaloties, tad var uztaisīt tādu pasākumu. Jo viens jau to nevar izdarīt. Es jau šo pasākumu tā kā jau piedalies un organizēju 3. gads. Kas varbūt tās mazliet par to pirmsākumu, varbūt tās, kas bija tās idejas un kā tas viss sākās? Ideja ir tā, ka atjaunot kādreiz senāk notikušās bērnu dienas, tāds kāds bija bijušas jau. Ja to nedēļas nogali. Tā bija, protams, Māra ideja, jā. Tāpēc, ka kādreiz tādas bija bijušas. Un arī uz tādiem pašiem principiem bija balstījušās. Jā, to nedēļas nogali. Tagad mēs liekam klāt tās savas vajadzības un izpratnes. Jā, viss.
paredzēts arī pasākums uz nākošo gadu noteikti? Nu, ja mēs varam atrast vietas, jau viss atkarājās, es neesmu droši par mūsu mājām, varbūt mūsu mājas jau būs pārdots, bet tā mēs meklēsim vienu citu vietu, jo mums ir vajadzīgs, ko es domāju, mums ir vajadzīgs telps un mums ir vajadzīgs zaļumi, ko bērni var iet, spēlēties, paskrieties, patusēties, vecākiem vajag ballīt arī, lai viņi satiekās un sadraudzējās. Tātad pašā pasākumā principā iesaistās tikai skolas. Jā, jo es domāju, ka tā ir viena veida, kā mēs varam mazliet tā kā kontrolēt lietas arī. Ja mēs iesākam tikai ar skoliņām, bet tas jau nenozīmē, ka citi nevar pieteikties, jo viņi var pieteikties tavu skoliņām. Un varbūt tā ir laba lieta, jo tas skoliņas atkal augs, jo citi cilvēki piesakās, patīkās, bērni saka, nu man ir draugi, tagad tad ir skoliņā, es gribu iet uz skoliņu. Tā mēs paturam latviešu valodu un mazliet propagandējam latviešu kultūru. Ram tai,